Sveiki, dārgie draugi! Hei, jūs esat Dieva neaprakstām mīlēti. Vai nav labi sajūta zināt, ka Dievs tev mīl? Zini, tik daudz cilvēku dzīvo bez šīs sajūtas. Ir tik daudzi, kas nedzīvo ar apziņu, ka Dievs mani mīl. Kāds varbūt pie sevis domā, kāpēc, lai Dievs mani mīlētu, iesākumā, tāpēc, ka viņš tevi ir radījis? Viņš tevi radīja nevis ar domu, ka, labi, davai uztaisīsim šito kadru un skatīsimies, kas no viņa sanāks, tad spriedīsim mīlēt vai nē. Nē, viņš ļoti labi zināja, ko viņš dara. Viņš ļoti labi zināja, ko viņš dara. Un viņš tevi un mani ir radījis. Un tā ir labā vēsts pati par sevi jau. Viņam ir tātad labs plāns priekš tevis. Vai tu zini, ka Dievam ir labs plāns priekš tevis? Vai tu jau esi sācis dzīvot šajā plānā, ir jautājums. Tikai tu vari atbildēt šo jautājumu. Zini, kas ir? Foršākā lieta ir tāda, ka ar Dieva plānu ir tā, ka neatkarīgi no tā, cik tālu tu esi savā dzīves posmā, nav par vēlu pateikt šodien, šajā mirklī, šajā sekundē, Dievs, es gribu būt uz ceļu, ko tu man esi paredzējis. Es gribu būt uz šī ceļa. Tāpēc, ja te ir kāds, kas grib būt uz ceļa, ko Dievs tev ir paredzējis, tu esi īstajā vietā. Jo tu šodien dzirdēsi Dieva vārdu. Tāpēc mēs atveram savu sirdi tev, Dievs. Mēs atveram savu prātu, mēs atveram savus garīgās acis un garīgās ausis. Un mēs gribam dzirdēt tikai un vienīgi to, kas tev ir sakāms. Nav vietas cilvēku idejām vai pārdomām. Nē, mēs šeit par to nerunājam. Mēs runājam par tavu vārdu, par to, ka tu pats personīgi runā ar saviem mīļotajiem. Tāpēc, ja Jēzus vārdā svētais gars, es zinu un es apliecinu, šis ir tavs dievkalpojums. Un mēs ar tevi runāsim kopā, un es sagaidu, ka tu uzrunās kā mani, tā arī visus, kas ir šeit, un tos, kas skatās un pēc tam skatīsies ierakstu. Es sagaidu, ka tu mūs uzrunās ar dzīvi mainošu vārdu. Halleluja! Tas būs vārds, kas mainīs dzīvi. Es to sagaidu. Es sagaidu, ka mēs saņemsim redzējumu, mēs saņemsim virzienu, mēs saņemsim norādījumus, ko darīt un kā darīt Jēzus varenajā vārdā. Es zinu, ka šeit ir cilvēki, kas grib zināt, ko un kā darīt. Es esmu viens no viņiem. Es gribu zināt, ko un kā un kad un kurā mirklī un kādā veidā darīt. Un es zinu, Dievs, ka ar tevi lietas ir konkrētas. Tu dod konkrētas norādījumus. Tie nav vienkārši vispārīgi kaut kādas vispārinošas idejas. Nē, tas ir konkrēts, detalizēts vārds katra veida konkrētajā situācijā. Tāpēc svētais gars es sagaidu, ka tad, kad mēs ar tevi sludināsim, tu runāsi ar katru individuāli. Un ir teikts, ka zīmes un brīnumi pavada Dieva vārdu sludināšanu. Zini, ko zīmes un brīnumi nevienmēr, lai gan noteikti dziedināšana ir sastāvdaļas ar zīmēm un brīnumiem, ir pārdabiskās lietas, tas ir tīri zīmes un brīnumi, bet zīmes un brīnumi arī ir tad, kad Dievs ar tevi runā personīgi. Vai tu dzirdi, ko es tikko teicu? Kad Dievs ar tevi runā 1 pret 1, un tu zini, ka tas ir Dievs. Un kad cilvēki dzird Dieva vārdu, Dieva vārdam seko līdzi zīmes un brīnumi. Ja priekš tevis tas būs vārds no Dieva, ko tu dzirdēsi personīgi, cik daudz svarīgāk ir dzirdēt, kas Dievam ir sakāms personīgi par to, ko mācītājs var pateikt. Tāpēc, ka man ir virziens, bet Dievam ir nianses. Halleluja! Dievam priekš tevis ir nianses, kuras es nekad neesmu zinājis un nezināšu, bet viņam viņas ir, jo tu esi unikāli radīts, un Dievs grib atklāt tev unikālas lietas. Bībelē ir teikts to, ko neviena auss nav dzirdējusi, redzējusi, kas nevienā prātā nav nācis, ko nevienas acis nav redzējušas. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Es zinu un ticu, ka ir cilvēki, kas mīl Dievu šeit. Ir cilvēki, kas mīl Dievu šeit. Un jo vairāk tu viņu mīli, jo vairāk tu gribi pavadīt ar viņu laiku, un jo vairāk tu atklāji noslēpumus. Noslēpumus. Šie noslēpumi ir tie, kas izcels tevi ārā no pūļa. Šie noslēpumi ir tie, kas tevi atdalīs no pelēkās masas. Ir neskaitām ticīgie, bet zini, kas ir? Bet ne visi zina noslēpumus. Kāpēc? Tāpēc, ka noslēpumi nav tie, kurus skaļi pauž. Noslēpumi ir tie, kuri ir 1 pret 1. Attiecību laikā, kas ir 1 pret 1. Noslēpumi ir tie, kas nāk klusuma mirklī. Noslēpumi ir tad, kad nevis tu esi uz emociju viļņa, bet tu esi iekš attiecību dziļuma. Halleluja, slavu tev, Dievs. Un tas ir tas, ko mēs sagaidām. Tas ir tas, ko es sagaidu. Tāpēc, vai tu esi gatavs Jēzus vārdā? Amen. Slāva tev, Dievs! Halleluja! Es tev gribu pateikt skaidru un gaišu. Dievs ir vienīgais, kas ir.
Man ir jāpaplašina šī doma nedaudz. Dievs ir vienīgais, kas ir. Vai tu zini, ka tad, kad Dievs atklājās Mozum, kad šis ugunskrūms, tas nebija ugunskrūms, tas būtu bijis ugunskrūms, tas būtu bijis normāli, tas bija parasts krūms, viņš vienkārši dega. Respektīvi, parasts krūms, precizēsim, kad dega, ja, tad tajā momentā tas pievērš, protams, Mozus uzmanību, un viņš piegāja klāt, un viņš skatās, kas tā par parādību, un tu zini stāstu, un atskan balss, vai ne? Un tas ir Dievs, kas runā ar Mozu, un viņš viņam dod specifisku uzdevumu. Viņš viņam dod konkrētu specifisku uzdevumu. Viņš viņam saka, es gribu, lai tu izved manu tautu ārā no verdzības nama. Hei, ja tas ir vienīgais, ko tu šobrīd sadzirdi, Dievam nav ok, kad viņa tauta ir verdzībā. Es gribu, lai tu sadzirdi, ko es tikko kā pateicu. Es pat šeit varētu patiesībā ar šito visu, uz šīs vienas nocerētu visu dievkalpojumu tālāk runāt. Lai gan tāpat nav mana tēma. Kāpēc Dieva bērni ir pieņēmuši, ka Dievam nav iebildumu pret to, ka viņi ir verdzībā? Kāpēc Dieva bērni ir pieņēmuši, ka viss ir ok, ja tev dzīvē iet, šad tad ir ok, bet principā ir slikti. Tā ir verdzība. Zini, kas vēl ir verdzība? Nospiestība. To sauc par vēlna. Depresija nav kas cits, šis vārds depresija, depression, nāk no dziļa, tā ir dziļa nospiestība. Vēlns ir tas, kas izraisa šo depresiju. Un Dievs saka, es neesmu ar mieru, ka mana tauta ir nospiestībā. Un tagad mans jautājums, kādā veidā tauta ir nonākusi nospiestībā? Skaties uzmanīgi, tik daudz cilvēku saka, Alan, vai tad tiešām tu domā, ka visi var pieļaut kļūdas? Jā, vesela tauta var būt nospiestībā, un neviens neko nesaprot. Un ir viens Mozus, kas ir ārpus šīs tautas. Vai nav interesanti, ka Mozus nebija tautas vidū? Redz, bieži vien, tad, kad visi ir nospiesti, no nospiesto vidus nevar nākt atbrīvošana. Ir jābūt kādam, kurš nav starp nospiestajiem. Viņš ir no viņu vidus, bet viņš nav kopā ar viņiem. Viņš nav vienā katlā, ja tā var teikt, ar viņiem. Mozus bija 40 gadus pavadījis prom no viņiem. Un arī piedzim viņš zina stāstu savādāk. Bet skaties uzmanīgi, kas notiek? Un Dievs ar viņu runā, viņam saka, es gribu, lai tu izved manu tautu ārā no verdzības. Un zini, kas ir pats interesantākais? Pirmā lieta, ko Mozus saka, es nedaudz pārfrāzēšu, jūs paši varat lasīt šo stāstu, jūs zinat šo stāstus. Mozus saka, viņš saka, zini Dievs, viņi man neticēs. Skaties uzmanīgi. Ir kāds, kas saka, Dievs grib tevi izvest ārā no verdzības, un pirmā reakcija cilvēkam, kam Dievs pasaka, es gribu, lai tu viņus izved ārā no verdzības, viņš saka, klausies, es zinu tos cilvēkus. Viņi neticēs. Zini, es kaut kā velku paralēles ar šodienu. Man vienkārši dabīgi nākt šīs paralēles. Tu ej un saki cilvēkiem, labā vēsts, kurš tevi ir svaidījis. Klausies, labā vēsts, vai tā nav maldu mācība? Hei, dārgais, Mozus saka, klausies, viņi man neticēs. Un viņi man prasīs, kas tevi ir sūtījis? Kurš tevi ir sūtījis ar tik tādu trakulīgu domu atbrīvot mūs no verdzības? Un Mozus saņem vārdu no Dieva, un Dievs saka, pasaka viņiem, es esmu. Tas ir mans vārds. Es esmu. Zini, kas ir es esmu? Es esmu ir nemainīgs konstants. Tas ir Dievs, kurā nav ne pārmaiņu, ne pārgrozības ēnas. Tas ir Dievs, kurš nemainās. Un tālāk viņš pasaka, es esmu Ābrahāma, es esmu Īzaka, es esmu Jākaba Dievs. Es esmu. Tas ir nemainīgs konstants. Ir tik svarīgi saprast, kas ir Dievs. Un, protams, Dievs sev atklāja ar daudziem dažādiem vārdiem, bet šajā momentā viņš saka, es esmu. Un tas ir tas, ar ko es iesāku, ka Dievs ir vienīgais, kas ir. Jo šis vārds ir, jums ir jāsaprot doma, ko es mēģinu nodot. Redzi, kas ir. Redz, kas ir nav pagātnē un ir nav nākotnē. Ir vienmēr nemainīgs tagad. Tas ir. Dievs ir vienīgais, kas ir. Nav neviena cita lieta, kas būtu tāda kā Dievs, nemainīga pēc savas būtības. Pilnīgi un absolūti viss pārējais. Viss pārējais ir mainīgs. Skaties uzmanīgi. Dievs saka, es esmu.
Dievā nav ne pārgrozības, ne pārmaiņu ēnas. Dievs ir nemainīgs, viņš nekad nemainās. Un tam ir konkrēts iemesls. Es gribu, lai tu sapratīsi, jo ja tu sapratīsi to, par ko es šodien runāju, tu vairs nevarēsi skatīties uz lietām tā, kā reizēm viņas mēģina pasniegt, ārpus Dieva vārda konteksta un būtības. Redzi, ir iemesls, kāpēc Dievs ir nemainīgs. Tāpēc, ka Dievs ir absolūti perfekts. Vai jūs piekritīsiet man? Dievs ir absolūti perfekts. Ko nozīmē absolūti perfekts? Perfekts nozīmē tāds, kur nav ne mazākās vietas uzlabojumam. Tur nav, ja tas ir perfekts, tas nevar kļūt labāks. Savā laikā bija reklāma, Apple reklāma. Un man ir viens draugs, kurš man šito vairāk kārt stāstīs, un man tas ir pieķēries. Apple reklāma, kur viņi reklamē savu produktu. Un viņi noreklamēja to tā beigās, viņi teica almost perfect. Tas nozīmē gandrīz vai perfekts, tik tuvu, cik tu var būt perfektam. Bet mēs saprotam, ka šajā pasaulē nav nevienas lietas, kas būtu perfekta. Gandrīz vai perfekts. Zini, bieži vien, kad tu daboni jaunāko tehnoloģiju, kas šodien ir pieejama, vai tas būtu vienalga, vai aparatūra, vai telefons, vai mašīna, tev pirmajā mirklī liekas gandrīz vai perfekts. Un vajag tikai dažiem gadiem paiet. Vajag paiet tikai dažiem gadiem, un tu attopies, cik tālu mana ilūzija bija par to, kas ir perfekts. Tā bija ilūzija. Bet skaties uzmanīgi, bet Dievs ir perfekts. Dievs ir absolūti perfekts. Viņš nepieaug, viņš neattīstās, viņš neevolucionē. Tās ir pamatlietas, par kurām es tagad runāju. Tieši tāpēc arī viņš nekad nemainās, un viņa vārds ir mūžīgi uzticams. Dievs nekļūst labāks, viņš nepieaug, viņš nemainās. Viņš ir perfekts. Visā savā būtībā, un viņu vārds ir perfekts un nemainīgs. Cik daudz no jums zina, ka mēs regulāri saņemam updates telefoniem mūsu, vai ne? Kompjuteriem. Vienmēr ir update, visu laiku ir update. Kāpēc? Tāpēc, kad operētā sistēma tiek pilnveidota. Amen? Klausies, kad tu pēdējo reizi esi saņēmis paziņojumu, ka Bībelē nāk updates? Nolādē pat aizno no mākoņa. Nē, dārgais. Zini, kas ir interesanti? Bībeles tulkojumiem var būt update. Bībeles aplikācijai var būt updates. Bet Dieva vārds netiek updatetots. Viņam nav jābūt updatetotam. Redzi, Dieva vārdam nav jāevolucionē līdzi laikiem. Viņam nav jākļūst mūsdienīgākam. Nē, kāpēc? Jo viņš ir absolūts, perfekts, absolūts. Cits jautājums ir, vai mēs esam dabūjuši šī perfektā, absolūta pareizo tulkojumu. Tas ir cits jautājums. Un tas ir tas, kāpēc arī es ļoti daudz runāju par šīm lietām. Bet mums ir jāsaprot, ka šis vārds ir absolūti perfekts, jo viņš ir nācis no Dieva. Un tāpēc Dievs to sauc par nesatricināmo pamatu. Par nesatricināmo pamatu. Tas ir tā kā man cilvēks pateica, ka kad dzīvē visādas grūtas lietas, grūtas situācijas notiek. Un cilvēks man teica, un zini, kas ir, un tās visas situācijas, viņas ir izsitušas man ķeblīt no apakš kājām. Un es teicu, tā arī ir tava problēma, ka tev bija ķeblīts, nevis klints. Tev nevajag ķeblīti, tev vajag klinti. Jo ķeblīšus izsit ārā. Un krēslus izsit ārā. Un ir daudz dažādu citu pamatu, ko var izsist ārā, bet tu nevari izsist ārā klinti. Un Dieva vārds ir šī nesatricināmā klints, vai kāds man dzird šodien. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Halleluja! Bībele ir nemainīgā Dieva nemainīgais vārds. Taču viss pārējais, viss Dieva radītais ir pakļauts pārmaiņām. Jēzus varenajā vārdā, es gribu dzīvot savādāk. Un es pats nevaru, man ir vajadzīgs kāds, man ir vajadzīgs glābējs. Man ir vajadzīgs kaut kas beidzot, kas ir nemainīgs. Jo viss pārējais tik ātri mainās. Tu esi pamanījis, ka cilvēku viedokļi mainās. Kā es reizēm saku, man ir bijuši cilvēki, kas ir teikuši, es ar karogiem iešu tev pa priekšu.
Paiet kaut kāds laiks, lasās, ne tikai viņi paši pazuduši, sajūt vēl, ka karogs nozaguši. Nu, es nezinu, ja. Lietas, bet ka viss mainās šajā pasaulē. Bet Dievs nemainās. Dievs nemainās. Skaties uzmanīgi. 1. Mūzes grāmata, 8. nodaļa. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ja mēs saprotam, ka ir kaut kas ir nemainīgs un viss pārējais ir plūstošs un mainīgs, tad mums ir jāzina, uz ko likt savu paļāvību un savu cerību un kā rīkoties šajā pasaulē. Jo skaties uzmanīgi, tas, ka viss ir mainīgs, nenozīmē, ka nav nekā uzticama. Uzticams ir nemainīgais Dievs. Un plūstot un mainoties laikiem un idejām un konceptiem, lai kas tas būtu, ja tu turies pie tā, kas ir nemainīgs. Man patīk, kas to teica. Man liekas, ka to teica Copelands, laikam, Kenneth Copelands to teica. Viņš teica, ka ticīgam cilvēkam nekad nav jāizmaina savus dzīves stils, mainoties laikiem un apstākļiem. Tā ir laba ideja. Tā ir laba doma. Kāpēc? Tāpēc, ka tava ticība tevi savieno ar to, kas ir nesatricināms. Tātad, 1. Mūzes grāmata. 1. Mūzes grāmata. 22. nodaļa. Es atvainojos 8. nodaļa. 1. Mūzes grāmata, 8. nodaļa, 22. pāns. 22. pāns. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Tas ir interesanti. Es esmu par šo runājis, un tāpēc es negribu ļoti gari izplūst. Bet, ziniet, šeit ir dziļums. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies, tas nozīmē nebeigsies, nepārtrauksies, nepārtraukti konstanti notiks. Sekojušas lietas, sēšana un pļaušana, un tā ir pati pirmā no visām, kas ir izcelta. Un tā ir pirmā, kas radikāli atšķirās no vispārējā saraksta. Augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Es gribu, lai tu kaut ko saprastu. Tu nevari ietekmēt augstumu un karstumu. Globāli skatoties. Tu nevari ietekmēt vasaru un ziemu. Tu nevari ietekmēt dienu un nakti. Tās ir lietas, kuras ir Dieva iestādītas, viņas ir, viņas notiek. Ir atsevišķi gadījumi Bībelē, kad ir apturēts laiks vai arī laika plūsma tāda, kādu mēs viņu saprotam. Piemēram, tas ir cīņā, kad Jozua iesaucās un teica, apstājies saule un apstājies mēnesis un tā tālāk. Ja? Un es pat nerunāju par to, cik no tehniskās puses bija pareizi šie komentāri. Redz, Dievs neskatās uz to, cik pareizi tu visu saproti, viņš skatās uz to, kāda ir tava ticība. Un kāds ir gala rezultāts, ko tu pasludini. Tev nav vajadzīgas medicīniskās zināšanas, lai ķermenī pasludinātu dziedināšanu. Tev nav jāzina precīzi, kā strādā visi iekšējie orgāni, kā strādā. Tev nav jāzina visas šīs lietas. Man bija gadījums, kur man pienāca klāt viens puika, viņam vajadzēja dziedināšanu, un viņš man sāka dot tik detalizētu problēmas aprakstu. Un viņš man saka, saproti, kas ir, man ir iekais uz kaulu plēve un tas. Viņš man tur ber. Es saku, stop! Saku, mēs varam vienkārši palikt pie problēmas. Kas tev ir? Sāp kāja? Sapratu. Jēzus vārdā dziedinā. Pietiek, ja? Tāpēc, ka tikko kā tu sāc sagriezt šito visu, ja? Ko tu gribi panākt? Lai tu gribi arī man tagad no ticības izsist ārā? Vai ko tu gribi panākt ar to savu detalizēto diagnozi? Tev nav jāsaprot, kā viss strādā. Tu vari pateikt, sāpes prom. Sāpes prom. Un īstenībā, jo vieglāk tu šādi skatīsies uz lietām, jo vieglāk arī tas nāks un notiks. Skaties, kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana, pļaušana, augstums, karstums, vasara, ziema, tu nevari ietekmēt laiku, tu nevari ietekmēt karstumu, augstumu, vasaru, ziemu, dienu un nakti. Šīs ir neietekmējamas lietas, bet pati pirmā šajā sarakstā, ar ko viņa atšķirās no visa, kas te ir rakstīts, sēšana un pļaušana ir 100% atkarīgi no tevis, dārgais. Un Dievs saka, un galvenais, ka viņš iesāk ar to, ka nekad nebeigsies sēšana un pļaušana, un tikai pēc tam viņš runā par šīm pārējām lietām, vasara, ziema, diena, nakts, karstums, augstums.
Un zini ko? Un tikpat nemainīgi, cik nemainīgi diena nomaina nakti, vasara nomaina ziemu, karstums, augstums mainās. Tieši tikpat nemainīgi, kamēr šī pasaule eksistē, strādās pļaušanas un sēšanas likums, kurš strādās 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no tā, vai tu apzināti sēji vai neapzināti sēji. Neatkarīgi no tā. Un labā ziņa ir tā, tas ir tas, kas ir ierakstīts šeit. Ka šis likums ir vienīgais, kuru var ietekmēt tu. Šis ir likums, kuru vari ietekmēt. Tu, dārgais. Sēšana un pļaušana ir pilnībā atkarīga no tevis. Un sēšana un pļaušana sastāv no, Galatiešiem 6, 7 ir teikts, ko tu sēsi, to tu pļausi. Jūs zināt, nešu rakstiet, ko tu sēsi, to tu pļausi. Tas ir likums. Tas ir ļoti labs likums. Kāpēc? Tāpēc, ka es vienmēr varu izvēlēties savu ražu. Ja tur ir pateikts, ko tu sēsi, to tu pļausi, tas nozīmē, tu 100% gadījumu vari noteikt savu ražu. Tava raža nav negadījums. Un tagad ieklausies, un zini, ko Vēlns ir izdarījis? Viņš ir sagrozījis raksturvietas tādā veidā, ka cilvēki baidās no šādas domāšanas. Es varu ietekmēt savu ražu. Kur tad paliek Dieva griba? Dieva griba, nemainīga, konstanta, laba, ir tā, kas ir pateikusi sēšanas un pļaušanas likums strādā 24 stundas diennaktī. Izvēlies dzīvību, izvēlies svētību. Kā izvēloties dzīvības un svētības sēklas? Vai kāds man dzird šodien? Bet skaties uzmanīgi. Bet ir cilvēki, kas saka, bet pagaidi, vai tad tiešām tu vari sēt, domājot par ražu? Vai tas būtu bībeliski pareizi? Ja tiešām, ja tu saki, Alan, ka tu vari izvēlēties savu ražu, tad sējot, tu domā par savu ražu. Vai tas nav, kaut kā nepareizi? Vai tu man vari parādīt lauksaimnieku, kurš strādā uz savu lauku? Un mirklī, kad viņš apkop savu lauku un kad viņš sēj sēklu. Iedomājies situāciju, ja kāds pieiet klāt pie lauksaimnieka, kas sēj sēklu, un viņam pateikt, klausies, es tā skatos, viss, ko tu gribi, ir lielāka raža. Es domāju, lauksaimnieks viņi paskatītos kā uz, daboniet savu tulkojumu tam, ko es gribēju teikt. Ja? Redz, ko viņš uz viņu paskatītos dīvaini. Vai ne? Klausies, vienīgais veids, kā pieaugums šajā pasaulē strādā, ir caur sēšanas un pļaušanas likumu. Nav cita varianta. Tas ir Dieva nosprausts un atzīts par labu. Ja sēkla ir laba, vai raža var būt slikta? Ieklausies ļoti uzmanīgi. Bībelē teikts, to saka Jēzus, labs koks izdod labus augļus. Amen? Un slikts koks dod labus augļus. Un labs koks nevar dot nelāga augļus, iedosim klāt pareizo tulkojumu, ja? Un nelāga koks nevar dot labus augļus. Un katru koku pazīst pēc viņa augļiem. Zini, augļa pamatā ir sēkla un nekas cits. Laba sēkla ražo labus augļus. Tad mans jautājums ir, no kurienes ir nākusi sēkla? Tāpēc, ka tad, kad mēs runājam par sēšanas un pļaušanas likumu, tad mums ir jāsaprot, ka sēšana un pļaušana sastāv no 3 galvenajām lietām, dārgais. Sēkla, es nerunāju obligātā secībā, bet idejiski 3 lietas. Sēkla, augsne un raža. Kad ir runa par sēšanas un pļaušanas likumu, ir 3 galvenās lietas. Sēkla, augsne un raža. Slāva tev, papiņ, halleluja. Sēkla, augsne un raža. Mateja evaņģēlijas, 13. nodaļa. Mateja evaņģēlijas. nodaļa. Faktiski šo pašu stāstu var lasīt Marka 4. un Lūkas 8. nodaļā. Tā ir līdzība par sējēju. Bet es negribu viņā iet tik ļoti detalizēt šoreiz, tāpēc es vienkārši izlasīšu no Mateja 13. nodaļas. Tātad. 31. pāns. Kaut gan nē. Labi, no 1. Darīsim tā.
Okay. Tā, 13. nodaļa, 1. pants, skatieties. Tanī dienā Jēzus no nama izgājis, apsēdās jūras malā un daudz ļaužu sapulcējās. Viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā, redziet. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja, redzi, sējējs izgāja sēt. Sējējs izgāja sēt. Un es vienmēr domāju, jūs zinat šo stāstu, vai ne? Un jūs zinat skaidrojumu, jūs saprotat, ka viņš sēja vārdu un tā tālāk, bet jūs esat ievērojuši, ka Jēzus runā par sēju, kas izgāja sēt, un tāpat laikā viņš uzreiz izceļ ražas daudzumu. Skaties uzmanīgi. Tad, kad Jēzus runā par sējēju, viņš nerunā par sējēju kā par kādu, kuram vienkārši vajadzētu sēt sēšanas pēc, jo tas ir pareizi. Un nedomāt par ražu. Viņš saka, klausies, sējas izgāja sēt, un viena sēkla nenes rezultātus. Un otra sēkla nenes rezultātus. Un trešā sēkla nenes rezultātus. Un ceturtā sēkla nes nedaudz, tad nākamā nes nedaudz vairāk, un tad ir viena, kas nes beidzot tā kā vajadzētu. Citiem vārdiem sakot, sējējs sēja ar mērķi iegūt ražu, un viņš sējot domā par ražu. Ieklausies uzmanīgi. Sējējs sējot domā par ražu. Un viņa mērķis ir iegūt ražu. Pretējā gadījumā tā ir reliģioza darbība. Zini, kas ir reliģioza darbība? Tā ir darbība, kur ir jādara pienākumu pēc, kur neviens nesaprot, nezina jēgu un neredz vajadzību pēc viņas patiesībā, bet mēs zinām, ka viņi ir jādara. Tā saucās reliģioza darbība. Ir tik daudzas reliģiozas lietas, bet Dievam ar reliģiju nav nekā kopēja. Jo Dievs ir dzīvs Dievs. Un skaties uzmanīgi, tad, kad Dievs kaut ko saka savā vārdā, tam ir lielāka nozīme par to, ka tas vienkārši ir jādara. Nē, mēs domājam par ražu. Skaties uzmanīgi, sējējs izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Kādu domā, tas ir labi priekš sējēji? Nē, vai ne? Tad kāpēc tu domā, ka ir labi, ja tavas sētās sēklas pazūd un neuzauga? Un cita krita uz akmenāju, tur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, nebija saknes, nevieniem sakot. Kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Bet cita iekrita ēkšķos, un ēkšķi uzauga, un to nomāca, bet cita krita labā zemē, un nesa augļus, cita 100-kārtīgi, cita 60-kārtīgi, cita 30-kārtīgi. Kam ausis dzirdēt, tas, lai dzird, man patīk šis izteiciens. Kam ausis dzirdēt, tas, lai dzird. Kāpēc tas bija jāsaka šeit? Tāpēc, kad ir ļoti daudz cilvēku, kas ir dzirdējuši šīs lietas, kas dzirdēs šīs lietas, un viņiem paliks savs viedoklis un savu ideju un viss pārējais. Bet Jēzus saka, hei, ieklausies un dzirdi. Un ja tu dzirdi, tad satver. Un ja tu satver, tad rīkojies. Un te ir interesantākais moments tāds, ka, protams, ka neviens nesaprot, ko viņš šeit pateica. Un arī mācekļi nesaprot. Bet zini, ar ko atšķirās, ka ausis dzirdēt, tas, lai dzird? Mācekļi pie viņa pieiet klāt, un tie nav 12. Un tie nav arī 72. Tur nav īpaši izredzētie. Tur ir teikts mācekļi un tie, kas bija līdz ar viņu. Pienāk klāt un uzdod jautājumu. Un viņi saka, klausies, mēs nesaprotam to stāstu. Mēs nesaprotam to līdzību. Redzi, kam ir ausis dzirdēt, tas, lai dzird, tie cilvēki, kuri nesamierinās ar standarta atbildi vai ar kaut ko tādu, kā, gan jau mēs vēlāk sapratīsim. Nē, viņi grib zināt. Viņi nāk, viņi saka, Dievs, es gribu zināt, es gribu saprast. Jo Jēzus pasaka pat tādus vārdus, viņš saka, ja jūs nesaprotat šo līdzību, kā jūs visus pārējās sapratīsiet? Viņš saka, šis ir pamats. Hei, vai nav interesanti no visām līdzībām, ko Jēzus stāsta? Viņš tieši par šo līdzību pasaka, ja tu nesaproti šo, kas ir par sēšanu un pļaušanu, kā tu sapratīsi vispār jebko citu no tā, ko es esmu stāstījis līdzībās? Jūs redzat, ka nav tā, ka es vienkārši pievelku, cik svarīga ir sēšana un pļaušana. Kamēr dienu un nakts pastāv sēšana un pļaušana, nebeigsies. Jēzus pasaka, ja tu nesaproti sēšanas un pļaušanas būtību, tu vispār neko citu nevar saprast. Un tālāk viņš dod skaidrojumu viņiem. 18. pants sākot. Tad klausieties līdzību par sējēju. Ja kāds Dieva vārdu par Dieva valstību, dzird un nesaprot.
Tad nāk ļaunais attiecīgi vēlns un paņem to, kas viņa sirdī ir sēts. Ja kāds dzird un nesaprot. Skaties uzmanīgi, cik bieži tev ir tā, ka tu saproti visu, ko tu esi dzirdējis momentāli? Ir kāds īpaši apdāvinātais mūsu vidū? Nav? Es par sevi gribētu domāt, ka es ļoti bieži saprotu uzreiz, bet ne tu nevienmēr. Un ja es nesaprotu to, ko esmu dzirdējis, man ir 2 varianti. Man ir viens variants pateikt, kurš tad to var saprast? Pasties, es ar pirmo reizi neuztvēru. Tas ir viens variants. Otrs variants man ir pateikt, pastāst man vēlreiz. Ir daudz, kas ir gatavi pateikt, pastāst man vēlreiz. Ja viņi otro reizi nesaprot, ir vēl nākamā cilvēka daļa atkritīs. Tāpēc, ka negribās izskatīties kā tāds, kas no 2 reizēm nevar uztvert. Ja? Zini, kas ir Dieva vārdā? Dieva vārdā ir tāda lieta, ka Dievs tagad ar tevi runās. Viņš tev jau vajag paskaidros 556 reizes. Un zini, kas ir pats labākais? Un tev neradīsies sajūta, ka tu esi dumšs, tā, ka viņš tev paskaidros 60. reizi. Jo ja cilvēks tev paskaidro jau 8. reizi, tev var rasties nepareizi sajūta. No Dieva tev tāda sajūta nekad neatnāks. Bet skaties, kas dzird un saprot, tagad tev ir jāmāk tikt. Tu zināji, ka lepnība ir viena no lielākajām problēmām Bībelē, kas ir aprakstīta. Lepnība, iedomība, augstprātība, lielība, lepnība. Zini, kas ir lepnība? Lepnība ir tā, kas tev neļauj pateikt, es nesapratu. Tā ir lepnība, tas nav nekas cits. Bet skaties, tad, kad es nāku un es saku, Dievs, es tiešām nesaprotu, es gribu to saprast. Šeit ir teikts, kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, vēlns atņemt dzirdēto vārdu. Tāpēc, skaties uzmanīgi, tas, ka tu dzirdi, ir atkarīgs no tā, ka tu esi konkrētā pareizā vietā un tu dzirdi. Pēc tam, kad tu esi dzirdējis, man vairs nav sakara ar to, kas notiek ar to, ko tu esi dzirdējis. Tas ir starp tevi un Dievu. Mana lieta ir tev pateikt šīs lietas, bet starp tevi un Dievu ir tas, vai tu saprati to, kas skanēja. Un es tev varu pateikt, kad es dzirdu Dievu vārdu, pat tad, kad man liekas, ka es saprotu, ir miljārds lietas, ko es neesmu sapratis. Tieši tāpat kā arī tu, mans dārgais. Jo Dieva vārda dziļums ir neaprakstāms. Tāpēc, kas ir teikts Bībelē? Jozua 1.8. Dienām un naktīm apdomā manu vārdu, tad tu padarīsi savu ceļu plaukstošu un zeļošu. Dienām un naktīm apdomā. Redzi, kas notiek apdomāšanas procesa laikā? Apdomāšanas procesa laikā tu sāc saprast dziļumus. Tu sāc saprast kaut ko vairāk. Tad, kad tu dzirdi, tu iegūsti informāciju. Kad tu pavadi laiku apdomājot, ko tu esi dzirdējis, tu sāc jau pamazām iegūt atklāsmi un zināšanas. Zināšanas no informācijas radikāli atšķirās. Tāpēc, ka tad, kad kaut ko reāli zini, tu vari praktiski to pielietot. Cik daudz no jums saprot, kā var nopirkt biļetes, avio biļetes? Jūs saprotat, jums ir ideja, jūs varat nopirkt. Jūs zināt, kā lido lidmašīna. Jūs saprotat, ka lidmašīnas lido. Kurš no jums tic, ka lido lidmašīnas? Slavu Dievam. Bet ir milzīga atšķirība starp tevi un pilotu. Viņš arī saprot, kā lido lidmašīnas, bet viņam ir kaut kas vēl nedaudz vairāk par tevi. Viņam ir, jo zini, kas ir, jo visas tās lietas, ko tu nesaproti, viņam ir nācies saprast. Un varbūt tas ir prasījis gadus. Kāds saka, man nav laika. Kur tu steidzies? Kur tu steidzies? Un tev dikt labi ir sanācis savest savu dzīvi kārtībā līdz šim mirklim ar savu steigu. Bībelē teikts, ka kas ir pārlieku ašs ar kājām, sagādā sev zaudējumus. Nevajag steigties nekur. Ar Dievu tu nekur nenokavēsi. Tu vari nākt un teikt, Dievs, es gribu saprast šito lietu. Un viņš ir vienam sakot, viņiem skaidro. Ja kāds vārdu par valstību dzird un nesaprot, nāk vēlns un noņem to, kas viņa sirdī ir sēts. Šis ir tas, kas ceļmalā sēts. Bet kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas Dieva vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem. Un tā ir vēl viena cilvēka kategorija. Viņi uzņem ar prieku Dieva vārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka varbūt pasniegšanas veids ir interesants. Varbūt vēsts ir forša. Viss būs labi, tā ir laba vēsts. Tas ir prieks dzirdēt labo vēsti. Bet skaties uzmanīgi. Bet viņam nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Un kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojās. Skaties uzmanīgi, bēdas un vajāšanas problēmas, mēs varam tā to pateikt vienā vārdā, visi rakstura problēmas, uziet vārda dēļ. Skaties, vārds tev atnesa cerību.
Mēs tevi gribam izvest ārā no verdzības. Kur ir vārds, piemēram. Tas ir tas, kas atnes cerību. Bet tālāk ir zināms spiediens. Jo Vēlns saka, es nekā nebiju, es neesmu ar mieru, ka viņi dzīvo ciekš cerības. Man nevajag, ka viņiem ir cerība. Tāpēc, skaties, ko mēs darīsim? Jūs dzirdējāt labo vēsti? Nē, es jums tūlīt mēģināšu parādīt, ka tā vēstis nepiepildīsies jūsu dzīvē. Un cilvēkiem nav saknes, un kas notiek? Un viņi saka, bet es taču domāju, es dzirdēju labo vēsti. Es domāju, ka tūlītās viss iet tikai uz augšu. Jā, tā tas bija paredzēts, bet tev bija jābūt nostādītam uz stingras, nesatricināmas klīns, tev bija jābūt ar mugurkaulu. Tu neesi iesakņojies. Tāpēc, tad, kad vējš papūta no citas puses, tu nobijies. Un tu atkriti savos vecajos ceļos, un tad ir vieglāk teikt, bet es nekad nezinu, Dievu gribu neviens nekad nevar zināt. Dievs vienu dienu dod, vienu dienu ņem, jo saprieties, Dievs, kurš vienu dienu dod un otru dienu ņem, neprasa no tevis raksturu. Tas neprasa no tevis stāju, ko tu ieņem stingru un nesatricināmu. Tas no tevis vispār neko neprasa. Bet Dievs saka, nē, tu neesi tā radīts. Tu esi radīts, lai tu kontrolētu savas dzīves ražu. Tu esi radīts, lai tu kontrolētu savas dzīves ražu. Bet kas sēdz ēšķos, ir tas, kas Dieva vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes. Šīs pasaules raizes, zudīšanās un bagātības viltība nomāca Dieva vārdu. Un viņš nenes augļus. Tad šī ir, manuprāt, visbīstamākā situācija, tāpēc, ka viss jau ir, tūlīt būs augļi. Un nav. Un beigās palaiž garām cilvēku. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs pasaules rūpes ir jāatdod Dievam, nevis jāpatur sev. Kas ir bagātības viltība? Bagātības viltība ir ilūzija par to, ka beidzot, kad ienāks šī bagātība, tad varēšu uzelpot. Tā nav taisnība. Tāpēc, ka tev ir jāapzinās, ka bagātībai ir avots. Bagātības avots nav neviens cits kā Dievs. Dievs un viņa nodrošinājums. Bagātība ir Dieva nodrošinājuma rezultāts, Dieva svētības rezultāts. Un tāpēc, ja tu paliec ar svētību bez svētības avota, svētība tevi pievils. Jo viņa nav bijusi domāta, lai ieņemtu Dieva vietu tavā dzīvē. Viņa ir bijusi domāta kā Dieva mīlestības izpausme, kura nav limitēta. Un cilvēki redz, un viņiem liekas, tūlīt es esmu tik tuvu, lai beidzot sāktu dzīvot. Un Dievs saka, dārgais, tu vienmēr esi dzīvojis manā priekšā. Un manā priekšā tu būtu dzīvojis vienmēr. Tātad, bet kas sēdz labā zemē, ir tas, kas Dieva vārdu dzird un saprot. Un vēlreiz es saku, tie nav tie laimīgie 20, kas saprata. Tie ir tie, kas grib saprast. Tie ir tie, kas grib saprast. Ir tik daudz lietas, ko es neesmu sapratis sākotnēji. Un ir tik daudz lietas, ko es līdz šai pašai dienai nesaprotu. Zini, kāpēc ir lietas, kuras es šodien nesaprotu? Tāpēc, ka es nekad neesmu mēģinājis viņas saprast. Ja es šodien kaut ko nesaprotu, tas ir tikai tāpēc, ka es neesmu mēģinājis to saprast. Vai arī es esmu sācis mēģināt saprast, bet tad esmu sapratis, tas ir pa grūti priekš manis, man to nevajag šodien. Rezultātā es nesaprotu. Ir ļoti daudz lietas, kuras es varu atļauties nesaprast. Es varu atļauties nesaprast, kā strādā, strāva. Es varu atļauties nesaprast. Es varu atļauties nesaprast, uz kāda pamata ir siltums vai nav siltums ēkā, bet es nevaru atļauties nesaprast Dieva valstības lietas. Es nevaru atļauties nesaprast Dieva valstības lietas. Ir lietas, ko mēs varam atļauties nesaprast, bet tās nav šīs lietas. Kas Dieva vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus. Skaties, nevis vienkārši tas nes augļus, bet tas tad nes augļus. Kad? Tad, kad viņš ir sapratis. Tad, kad viņš ir sapratis Dieva vārdu. Tad arī viņš nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus, cits 30-kārtīgus pieliks klāt no sevis atkarībā no tā, ko un cik ir sapratis. Atkarībā no tā, ko un cik ir sapratis. Vēl vienu līdzību izlasīšu. Mateja 13. nodaļa no 24. pānta.
Vēl citu līdzību viņš stāstīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu, pasaka labu sēklu. Šie ir atslēgas vārdi. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Un arī šie ir atslēgas vārdi, savā tīrumā. Laba sēkla savā tīrumā. Skaties, tu sēji savā tīrumā. Šeit ir teikts, ir cilvēks, kas sēja labu sēklu savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli. Nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpes, tad parādījās arī nezāle. Un te ir ļoti interesants moments. 27. pāns. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, kungs, vai tu neesi sējis labu sēklu? Vai tu neesi labu sējis sēklu savā tīrumā? No kurienes tad ir parādījusies nezāle? Un viņš viņam sacīja, to ienaidnieks ir darījis. Ok, šeit arī nedaudz apstāsimies. Tad skaties, situācija ir ļoti interesanta. Tu sēji labu sēklu savā augsnē. Savā tīrumā. Kas ir savs tīrums? Mana zeme. Mans īpašums. Es sēju labu sēklu savā zemē. Kāpēc? Tāpēc, ka es sagaidu labus rezultātus. Es gribu labu ražu. Es sēju labu sēklu, jo es gribu labu ražu. Kas notiek? Ir teikts, kamēr viņš gulēja. Kamēr viņš gulēja. Zini, ko nozīmē, kamēr viņš gulēja? Tas nozīmē to, ka tas bija mirklī, kurā viņš bija pazaudējis uzmanību. Mirklī, kurš bija neapzināts, jo viņš apzināti sēja labo sēklu, bet bija viens moments, kas kļuva par neapzinātu mirkli. Ienaidnieks sēja savu sēklu. Tajā momentā, kad viņi gulēja, citiem vārdiem sakot, skaties, var gadīties, ka tu apzināti sēji labās sēklas, bet tad ir viens moments, kurā tu esi, es gribu atpūsties. Tas nenozīmē, ka tev ir jābūt aizmigušā stāvoklī obligāti. Tas var vienkārši nozīmē to, ka es gribu atpūsties. Esmu piekusis. Zinu, labu sēklu sēt aizņem tikpat daudz enerģijas, paņem kā sliktu sēklu sēt. Tu cilvēks piekūst. Un es gribu atpūsties. Un kamēr tu atpūties, ir teikts, vēlns nāk tad, kad tu guli. Citiem vārdiem sakot, skaties uzmanīgi. Es zinu, ka ir reizes, kad vēlns var mēģināt ar tevi runāt pat tagad, kad skan dievkalpojums. Tad, kad tu lasi Bībeli, jā, viņš var mēģināt tev jaukt rakstus, viņš to dara, es to visu saprotu, bet zini, šis ir stāvoklis, kurā tu esi daudz uzmanīgāks. Bet vēlns apzinās, ka labāk pie tevis ir nākt mirklī, kurā tu esi noguris. Kurā tu esi piekusis. Kurā tu vienkārši gribi atpūsties. Un nevajag nākt pie tevis ar ļoti acīm redzamām lietām uzreiz. Vajag nākt ar lietām, kuras ir grūti pamanīt, līdz kamēr viņas sāk nest ražu. Redziet, tas moments, tad, kad viņš iesēja sēklu, neviens nepamanīja, ka viņš viņu ir iesējis. Kāpēc visi guļ? Tikai tad, kad viņa sāk dīgt, viņš saka, paga, no kurienes? No kurienes ir šīs lietas? Tās ir no mirkļa, kurā tu esi pazaudējis savu uzmanību. Tas ir no mirkļa, kurā tu esi pārtraucis kontrolēt, ko es sēju savā tīrumā. Jo zini, kas ir interesanti? Es tev pateikšu skaidri un gaiši. Tavā tīrumā neparādīsies tavā tīrumā neparādīsies tie augļi, kurus tu tur neesi sējis, kad ir runa par labiem augļiem. Bet zini, kas ir nezāles tev nav jāsēj? Nezāles tev nav jāsēj. Vai nav interesanti, ka Dievs tavā laukā neiesēs labās lietas, bet vēlns nezāles ar vislielāko prieku ir gatavs sēt? Zini, kāpēc Dievs neiesēs tev tavā augsnē? Jo viņš tev ir devis brīvu gribu. Viņš tev ir devis brīvu gribu, un viņš tev ir devis visus savus debesu resursus. Un vēlns no savas puses ir zaglis un melis, un tas ir tas, kāds viņš ir, un tas ir tas, klausies, Jāņa 10, zaglis nāk, lai zaktu, nogalinātu, nomētātu, bet es esmu atnācis, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Lūk, arī ir atbilde. Tāpēc tev ir jāsaprot, ka nav tā, ka tu skaties un tu saki, Dievs, bet es nesēju šīs sēklas. Jā, bet kas notika mirklī, kad tu biji pazaudējis savu uzmanību? Kas notika mirklī, kad tu vienkārši sēdēji pie stūres? Un tu vienkārši biji piekusis, un tu neuzmanīgi teici, es negribu klausīties Dieva vārdus, gribu nedaudz atpūsties, un tev skanēja radio.
Kas notika tad, kad tev vienkārši skanēja radio? Kad pēkšņi bija ziņas, kas uzpeldēja, kad pēkšņi bija konkrētie teksti, kas tur bija tādi, kādi viņi ir. Kas bija tad, kad tu neuzmanīgi satikies ar cilvēku kādu, un tu sāki ar viņu runāt, un viņš sāka mēslus gāzt tavā sirdī iekšā, un tu pat neattapies? Hei, redzi, tās visas ir nezāles. Tās visas ir nezāles, kuras tur ir. Tāpēc ir tik svarīgi. Nav neviena nejauša vārda, kas tavā sirdī ienāk. Ir tik svarīgi, kam tu ļauj runāt savā dzīvē. Vai tas būtu dzīva cilvēka formā, tu ļauj runāt, vai tas būtu vienalga, YouTube, filma, radio, vienalga mūzika, lai kas tas būtu, kam tu ļauj runāt savā dzīvē. Tāpēc, ka tas viennozīmīgi augs vārds ir sēkla, viņš atklāja, viņš saka, sējais sēj vārdu. Sējais sēj vārdu. Klausies, tad, kad tu dzirdi šos vārdus, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Kad tu dzirdi šos vārdus, lielāks ir tas, kas manī par to, kas ir pasaulē. Kad tu dzirdi šos vārdus, viņš nodrošinās katru tavu vajadzību pēc savas godības, pilnās bagātības. Kristu Jēzu, kad tu dzirdi šos vārdus, tas ir sēklas, bet tad, kad tu dzirdi, ne jau visiem vienmēr nodrošinās visas vajadzības. Tad tas arī ir vārds, ko tu dzirdi, un tā ir sēkla. Kad tu dzirdi, ne jau visas raksturvietas Bībelē ir labas, kad tu dzirdi šādas teorijas, tā ir sēkla, dārgais. Un tu baudīsi viņas augļus. Un varbūt pēc tam tu teiksi, bet no kurienes tas ir? Tāpēc, kad, zini, tu vienkārši neesi bijis pareizajā sabiedrībā, dārgais. Tu vienkārši neesi bijis pareizajā sabiedrībā. Tagad skaties, šīs 3 lietas, sēkla, augsne un raža. Atceries, ir 3 svarīgākās lietas, sēkla, augsne un raža. Es iedošu vēl vienu. Mēs, izejot no tā, ko mēs tikko kā lasījām, ienaidnieks ir iesējis, es sēju labu sēklu savā tīrumā, un ienaidnieks tajā pašā manā tīrumā ir iesējis savu sēklu. Mēs redzam sekojošu lietu, augsne neanalizē, vai sēkla ir laba vai slikta. Augsne neanalizē to, vai sēkla ir laba, vai viņa ir slikta. Kāpēc? Tāpēc, ka augsne vienkārši liek tai augt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir saņēmusi norādījumu no Dieva. Augsne ir saņēmusi norādījumu no Dieva. Ja tā ir sēkla, liec tai augt. Viss. Ja tā ir sēkla, liec tai augt. Augsne neanalizē, vai sēkla laba vai slikta, viņi vienkārši liek tai augt. Mateja 13. nodaļa no 31. pānta, skatieties. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja. Ja debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā, atkal šis pats vārds, savā tīrumā. Šī gada ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzauga, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un tā top par koku, tā ka putni apakš debesis nāk un taisa līgzdas viņas zaros. Hei, tas ir tik interesanti. Mazākā sēkliņa, kurai šķietami nav lielas nozīmes, bet tomēr tu viņu ņem un stādi savā tīrumā. Tad, kad tu viņu iesēji savā tīrumā, tavā tīrumā parādās šis koks. Tavā tīrumā ir izmaiņas. Tavā tīrumā. Cik daudziem no jums ir bijušas situācijas, ka jūs braucat kaut kur varbūt uz laukiem vai pie kāda aiziet ciemos, un jūs skatāties, wow, cik skaisti iekopta teritorija. Ir kādam tā bijis, kad tu skaties, cik skaisti iekopta. Un mans jautājums, kāpēc tā nav tava teritorija? Bet Alan, pag, stop, es tev prasu, kāpēc tā nav tava teritorija? Jo kādam tā ir viņa teritorija. Es tev atklāšu noslēpumu. Tas nav tā, ka vienkārši Dieva žēlastība ir lijusi pār viņu un tiešām katrs kociņš ir ieņēmis pareizo vietu. Un apgaismojums ir smuki izvījies caur tiem kociņiem. Ja? Un puķi un nezāles tur nav. Un viss tur ir smuki un bruģīts. Hei, tas nav vienkārši tāpat. Kāds to ir darījis savā tīrumā? Un ja tavā tīrumā ir salauztie beņķi 30-gadīgi, kas tur mētājās, vienu dienu viņas noderēs, viņas varēs nokurināt. Ja? Tad klausies uzmanīgi, tu pats esi pie tā vainīgs. Un es tagad nesaku vainīgs, lai tu slikti sajustos, es tev vienkārši saku, tu atbildi par savu tīrumu. Tu atbildi par savu tīrumu.
Bībele runā par tādu lietu, kā tur, kur ir, zini kā, tur ir teikts, saņem ciešāk rociņas un pagriezies uz sāniem. Iekārtojies ērtāk un čuči. Un tu pat nepamanīsi, kā trūkums piezogās tev klāt. Kāpēc? Tāpēc, kad skaties uzmanīgi, tev ir tavs tīrums. Tev ir tavs tīrums. Darbojies viņā. Darbojies viņā. Tīrums tev ir Dieva dots un sēklas arī ir Dieva dotas. Attiecībā uz sēklām vienīgais, kas tev ir jāizdara, tev ir jāapskatās, vai viņas nāk no Dieva. Tas ir pirmais galvenais jautājums. Vai, jo Bībelē teikts, Dievs dod sēklu sējējumu un maizēdājumu. Tātad mans jautājums, vai šīs sēklas ir no Dieva? Pirmais un galvenais jautājums. Es ticu, ka viss, kas nāk no Dieva, ir labs, bet reizēm ir tā, ka es vēl neesmu gatavs visam. Tāpēc es varu sākt paskatīties, vai es gribu šos augļus. Viņi ir labi, vai es gribu šos augļus. Ja es gribu šos augļus, man ir jāzina, kādas sēklas sēt. Tas arī ir viss. Man ir jāzina, kādas sēklas sēt, un man ir jāpaskatās, kādas sēklas man neder šeit. Bet skaties uzmanīgi, bet augsne ir ar ko interesanta. Tāpēc, kad augsne pati par sevi var būt piemērotāka vienam augam vai sliktāk piemērota kādam citam augam. Ja tas ir mans tīrums, man nav jāsamierinās ar augsnes kvalitāti, kas ir manā tīrumā. Neviens nav teicis, ka tev ir jāsamierinās ar augsnes kvalitāti. Ja tas ir akmenājs, par ko mēs lasījām, un tur ir akmeņi, hei, tīrums ir mans, es viņus varu izvākt no turienes. Ja es zinu, ka es gribu, lai šie augļi aug, es varu sagatavot augsni. Es nevaru ietekmēt sēklas, es viņus varu tikai pieņemt vai noraidīt, bet augsni es varu sagatavot. Augsne ir, vēl jau vairāk tāpēc, augsne ir mana darīšana. Kad runa ir par augsni, kurā es sēju sēklas, tā ir tikai un vienīgi mana darīšana. Neviens cits nevar ietekmēt manu augsni. Ja kāds cits ir pat kaut ko sagāzis viņā, es varu to attīrīt. Es varu attīrīt savu augsni. Un to, kas izskatās pēc atkrituma bedres, es varu pārtaisīt par plaukstošu un zeļošu, skaistu dārzu, kur cilvēki nāk un saka, wow, kā es gribētu tādu. Tu to vari izdarīt. Viss sākās šeit, dārgais. Skaties uzmanīgi. Tev ir jāpārliecinās, vai sēkla, ko tu sēji, ir nākus no Dieva. Vēlns ir tas, kas sēj sliktās sēklas. Mirkļos, kuros tu guli, tie ir tie mirkļi, kurus tu palaidi garām. Tie ir tie mirkļi, kuros tu palaidi lietas pašplūsmā un nepamani notiekošo. Tava galvenā atbildība ir tava augsne vai arī tavs tīrums, un, protams, mēs saprotam, ka tā ir tavs sirds, vai ne? Tāpēc, ka Jēzus ir tas, kas mums to atklāj. Viņš mums rāda, ka sējas sēklu, un viņš saka par to, ka viņa tiek sēkla sirds augsnē. Un tāpēc, ja mēs saprotam to, ka sirds ir mūsu tīrums vai mūsu augsne, tad Salmāna pamācības 4.23 ir teikts visvairāk par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no tavas sirds plūst ārā tava dzīvība. Kā tas izskatās? No sirds plūst. Skaties, visvairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tavas sirds plūst ārā tavu dzīvi. Kā tas izskatās? Sirds ir tavs tīrums, kurā tiek sētas konkrētas sēklas, un šīs sēklas pāraug ražā, un raža nosaka tavu dzīvi. Hei! Tā tas ir. Tā tam ir jābūt. Tāpēc visvairāk par visu sargi savu sirdi, jo tavas sirds liks uzaugt tavas dzīves ražai. Un zini, kas ir? Un es esmu par to daudzkārt runājis. Man ne viss patīk, kas aug laukos. Man ne visas garšo, kas ir atrodams, ko var iesēt. Ir lietas, par kurām esmu vienmēr brīnījies priekš, kāds viņas vispār sēja. Nu, kāpēc vispār? Tas ir jāsēj. Nu, ja tev garšo tie kartupeļi, nu labi, priekš kam tu to sēji? Ja, nu, katram tas ir priekš sevis atbildi. Bet zini, kas ir? Tas ir mans lauks. Es varu sēt, ko es gribu. Un zini, kas ir interesanti, ir tik daudz cilvēku, kuri nesēja to, ko viņi grib, bet viņi sēja to, ko viņiem iesaka. Ir tik daudz cilvēku, kuri ir sasējuši nevis to, ko viņi reāli grib, bet to, ko viņiem iesaka. Un viņi grib, viņi reāli grib, un viņiem saka, nē, tas nav tik, to tev nevajag. Klausies, kā tu zini, ko man vajag? Kā tu vispār vari zināt, ko man vajag? Tāpēc, ka man vajag to, ko man vajag. Dievs man radīs unikālu, un Dievs ir tevi radījis unikālu. Tāpēc atļauj pats sev iesēt to, ko tu gribi.
Un kāds varbūt teiks, bet tas nenesīs tik lielus augļus. Klausies, tu esi pamanījis, ka dzīvē vienas no labākajām lietām bieži vien nenāk lielā kvantitātē. Tev nav jādzinās pēc kvantitātes. Ir atšķirības ar kvantitāti un kvalitāti, dārgais. Nevienmēr tas, kas man 10 tonnas saražoja, ir tas, ko man obligāti vajag. Reizēm ir lietas, kur pietiek ar 100 gramiem. Un tas ir daudz vērtīgāks par 500 tonnām. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Kurš tev ir teicis? Tev ir jābūt atklātam Dievu priekšā. Un tev ir jāsaprot, uz ko aicina tevi Dievs, un kas patīk tev, un kas ir svarīgs tev. Un tavā tīrumā ir jābūt tam, kas patīk tev. Slāva tev Dievs. Ejam tālāk. Visvairāk par visu, kas jāsarga savu sirdi. Ko tu apzināti sēji savā tīrumā, un kas aug tavā tīrumā, tas ir jautājums. Ko tu apzināti sēji savā tīrumā, un kas aug tavā tīrumā? Viena no pirmajām lietām, pirms kaut ko skaistu iekopt, ir jāizvāc vecais, tev uzreiz pasaktāties. Ir jāizvāc vecais. Tāpēc paskaties uz savu sirdi. Zini, kas ir tās lietas, kuras traucē labajām sēklām augt? Kas ir tās lietas? Pati pirmā lieta ir nocietināta sirds. Līdzībā par sējiem mēs to redzam. Nocietinātas ceļmala. Ceļmala, tā ir pieblietēta, nocietināta augsne, kurā nekas neiet iekšā. Nocietinātas sirds. Kas ir nocietinātas sirds? Tā ir sirds, kas ir bijusi sāpināta, kas ir bijusi mānīta. Tā ir sirds, kas ir radījusi sev barjeru, kas nevar atvērties, kas turās pa gabalu. Kāpēc es negribu tikt sāpināts? Piemēram, tā ir nocietināta sirds. Nocietināta sirds ir sirds, kur dzīvo savā ilūzijā, savu pieņēmumu ilūzijā un atsakās skatīties plašāk par savu redzējumu spektru. Tā ir nocietināta sirds. Kad cilvēks saka, nē, mana vecā mamma tā darīja, mana mamma tā darīja, es tā darīšu. Ja? Tā ir nocietināta sirds. Jēzus atnāca ar lietām, kuras neviens nebija redzējis, nebija dzirdējis, un ir tik daudz, kas viņš saka, tāpēc, ka viņiem bija nocietināta sirds, viņi nevarēja saprast brīnumus, viņi nevarēja pieņemt viņu mācību, jo viņu sirds bija nocietināta. Bet tagad skaties uzmanīgi. Tu vari padarīt savu sirdi mīkstu. Iesākumā pirmais solis ir, Ecehēla grāmatā ir rakstīts, tev ir tava akmens sirds tiks nomainīta pret miesas sirdi. Mirklī, kad tu pieņem Jēzu par savu kungu un glābēju, kad saka, Jēzus atdod savu dzīvi tev, tu esi mans kungs, paņem man dzīvi, sakārto to, tavas sirds tiek nomainīta, tava akmens sirds, kas ir cieta, tiek nomainīta pret miesas sirdi, kas ir mīksta, viņā tiek ielieta Dieva mīlestība kopā ar Svēto garu, kas tev ir dots. Saproti, kas notiek? Tava sirds ir izmainīta, tava augsne ir izmainīta. Un tālāk ir vesels bars ar reliģiozām lietām, kuras uzreiz vēlns mēģina uzmest tiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši no jauna. Kāpēc? Jo viņu sirds jau pamatā ir mīksta. Tāpēc viņš nevar izmainīt tavu sirds stāvokli, viņa ir mīksta. Bet viņš cenšas pārklāt tavu sirdi ar čaulu, kurai nevar izlausties cauri dzīvā Dieva vārda sēklas. Un tālāk sākās nedrošības, bailes, šaubas, nepiedošana, rūgtums, aizvainojums. Tās visas ir lietas. Klausies, tu domā, ka tu vari dzīvot rūgtumā, aizvainojumā, nepiedošanā un baudīt Dieva svētības, kas te uzplaukst kā viņa mīlestības sēklu raža? Protams, ka nē, viņas nevar tur iesakņoties. Tāpēc, skaties uzmanīgi, cilvēki reizēm saka, Alan, tā labā vēsts, viņa pārāk laba, lai viņa būtu patiesība. Paklausies uzmanīgi, šī labā vēsts liks tev būt labam, ja tu gribi viņas augļus. Ja tu gribi labās vēsts augļus, tad tev būs jāatļauj šai vēstī tevi pilnīgi radikāli izmainīt. Tāpēc, ka es tev pasaku, tu esi lasījis, kur ir teicis, neviens netiklis, mantrausis, elku kalps, netiks Dieva valstībā. Tu esi lasījis šo vietu. Zini, kas tur ir pateicis? Tur nav teicis, nedabūs mūžīgo dzīvību. Tur ir teikts, neies Dieva valstībā. Dieva valstība ir jūsu vidū, par viņu Jēzus saka, nevarēs teikt, lūk, viņi ir tur, vai lūk, viņi ir šeit, jo viņi ir jūsu vidū. Tas ir domāšanas un rīcības veids. Un ja tu esi pilns ar negācijām un pilns ar rūgtumu un sāpēm un visām šīm lietām, un attiecīgi no kurām izriet tālāk visas tās lietas, kas ir elku kalpiem vispārējais, un tad, zini, kas ir? Tev nav pieejami valstības resursi. Tev viņi nav pieejami. Tu nevari dabūt, tev nav pieejami valstības resursi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi pilns ar netīrību. Un Dievs saka, hei, ja tu tikai ļausi
tīrajam vārdam iet tevī, tad šis tīrais vārds, viņš sāks tevi attīrīt no iekšpuses uz āru. Arvien vairāk un vairāk un vairāk. Un vienā mirklī, skaties uzmanīgi, un tava sirds ir gatava uzņemt Dieva vārdu sēklas. Un tad, kad tavā sirdī iet Dieva vārdu sēklas, šīm sēklām nāk līdzi raža, nāk līdzi augļi. Un es tev pasaku, tie augļi ir labi. Tev ir bijis, ka tu redzi un ka tu nobaudi superīgu, foršu, sulīgu augli. Dieva vārda augļi nav salīdzināmi ar vissulīgāko augli, kā tu jebkad esi baudījis. Zini, kas ir? Tu ne tikai izbaudi mirkli, kamēr tu ņēdi, tur ir vēl pēcgarša, ko tu izbaudi. Un zini, kas ir? Un citi bauda no augļiem, kas ir tavi. Slāva tev, Dievs! Skaties, dārgais! Sēklas ir tās, kas ar laiku radīs ražu. Un ir interesanta lieta, raža uz lauka nedod nekādu labumu, kamēr raža paliek uz lauka. Tā ir ļoti svarīga lieta. Raža pati par sevi, kamēr viņa paliek uz lauka, nedod nekādu labumu. Tāpēc, ka tā ir tāda interesanta situācija. Kāds varbūt teiks, kāpēc, lai raža paliktu uz lauka? Tāpēc, ka viena no lietām, ko vēlns ir iesējis, kā domāšanas veidu, ir tāda, ka tev nav jādomā par ražu. Ir kāds kaut ko tādu kādreiz dzirdējis? Nefokusējies uz ražu. Lai gan Bībelē teica, ko tu sēsi, to tu pļausi. Skaties uzmanīgi, kā tu vari pļaut, ja tu nefokusējies uz ražu? Atcerieties to fermeri, par ko es stāstīju. Ja? Viss, ko tu gribi, ir vienkārši lielāka raža. Ja? Nē. Ja tev ir uzaugusi raža, tev ir jāzina, ko es esmu sējis, kad tas ir uzaudzis, un tev viņa ir jāievāc. Šī ražas ievākšana notiek ar pateicību un ticību. Ar pateicību un ticību, kad es zinu, ka mana raža ir uzaugusi. Man Dievs nevis teica, viņš teica, ir tik neaprakstām daudz ražas, ko mani bērni nav ievākuši. Ir neaprakstām ražas lauka, ko mani bērni nekad nav ievākuši. Kāpēc? Vai nu viņi nav zinājuši, vai nu viņi ir aizmirsuši, vai nu viņi ir baidījušies, lai kāds būtu iemesls. Bet zini, kā Dievs ir paredzējis? Dievs ir paredzējis, ka sēklas, kurus viņš tev dod un tu iesēji, ar viņām ir vairāk nekā nepieciešams, lai tu nekad nebūtu atkarīgs ne no viena. Es to saņēmu tikko, kā tas ir karsts no augšas. Klausies uzmanīgi. Tās sēklas, ko Dievs tev dod, ar viņām pietiek, lai tu nekad nebūtu atkarīgs no kāda. Bet ja tu esi sasējis sēklas un esi ignorējis ražu, tu būsi atkarīgs no citiem. Tu būsi atkarīgs. Un tu prasīsi Dievam, Dievs, kāpēc? Dievs, kas notiek? Kāpēc? Paņem savu ražu. Es tev esmu devis sēklu, es tev esmu devis tīrumu. Kas aug tavā? Vai tu vispār zini, kas aug tavā tīrumā? Tad ej un paņem. Skaties, debesu valstība ir pielīdzināma situācija, kur bija viens cilvēks, kas bija pērļu kolekcionārs, un viņš meklēja īpaši retas un dārgas pērles. Un ir situācija, kurā viņam bija daudz šīs pērles, bet viņš atrada vienu īpaši svarīgu, īpaši retu. Un zini, kas ir teikts? Viņš aizgāja pārdeva visas, kas viņam bija, lai iegūtu šo vienu īpaši vērtīgo. Tālāk, ka teikts, debesu valstība ir pielīdzināma cilvēkam, kas atrada dārgumus. Atrada dārgumus, kas bija uz tīruma. Bet zini, kas ir interesanti? Tas nebija viņa tīrums. Tā nebija viņa zeme. Tas nebija viņa lauks, bet viņš atrada dārgumus. Tie ir teikts, viņš aizgāja, pārdeva pilnīgi visu, kas viņam ir, un nopirka šo tīrumu. Jo es tev pasaku, tas, kas ir tīrumā, ir tavs. Tas, kas ir tīrumā, ir tavs. Šai gadījumā tev ir Dieva dots tīrums, tā ir tava sirds. Kas viņa aug? Pārbaudi, kas viņa aug. Visvairāk par visu sargi savu sirdi. Cilvēki reizēm baidās paši no savas ražas. Viņiem ir iestāstīts, ka raža nemaz nav tik laba. Raža tevi var samaitāt. Vai tiešām tu tici, ka raža var tevi samaitāt? Tā raža, kas ir izaugusi, paiesim solīt atpakaļ, no Dieva dotajām labajām sēklām, ko tu esi iesējis. Kā gan no labā var atnākt ļaunais?
Ja sēkla ir laba, tad arī raža ir laba. Un es tev saku skaidri un gaiši, nebaidies no tās. Nebaidies no tās. Vai tu atceries, ar ko mēs iesākām šo dievkalpojumu? Kamēr ir dienas virs zemes, sēšana un pļaušana nekad nebeigsies. Karstums un augstums nekad nebeigsies, ziema un vasara, tums un gaisma, un tu esi vienīgais, kas var ietekmēt pļaušanu un sēšanu. Tu nevar ietekmēt neko citu, bet tu var ietekmēt savu pļaušanu, savu sēšanu, savu tīrumu, savu sirdi. Jēzus varenajā vārdā, papiņ, es tev pateicos par vārdu, un tas nav vienkārši vārds, tas ir virziens. Tas ir virziens, ko tu mums esi devis. Es tev pateicos par virzienu, tu mūs ved pa savu ceļu. Un šis ceļš ir absolūti fenomenāls, viņš ir aizraujošs, viņš ir interesants, viņš ir ar izaicinājumiem pārbagāts, un tai pašā laikā uz katru no šiem izaicinājumiem ir Dieva spēks, kas pārdabiski atklājās un izpaužās. Un šis ir ceļš, kas ir ceļš ar nodrošinājumu. Uz šī ceļa ir nodrošināti nevienmēr augļi, bet ir nodrošinātas sēklas. Uz šī ceļa ir nodrošinātas sēklas, un mums ir dota brīva izvēle. Tu vari iet pa Dieva ceļu, un tu vari sēt tev dotās sēklas, vai arī tu vari vienkārši samierināties ar iztiku. Tāpēc, ka ir teikts, Dievs dod sēklu sējējiem un maizi ēdājiem. Tu vari palikt vienkārši kā ēdājs. Tu vari palikt vienkārši kā ēdājs, jo viņš dod sēklu sējējiem un maizi ēdājiem. Ja tu negribi būt sējējs, tu vari palikt ēdājs. Ēdājs būs paēdis. Sējējiem būs pārpilnība, un viņš varēs dalīties ar citiem. Tu vari izvēlēties, kas tu būsi. Tā nav problēma. Bet es tev pasaku, es zinu vienu, es gribu būt sējējs. Es gribu būt tas, kas sēj, un es gribu būt tas, kas pļauj, un tas, kas var dalīties ar citiem. Un tāpēc, ja tu gribi dalīties ar citiem, tev ir jākļūst nevis vienkārši par ēdāju. Ēdājs ir tas, kuram ir spiediens, viņam ir vajadzīga situācija, un viņš saka, Dievs, palīdzi man šajā mirklī. Paņem nost šīs sāpes, un Dievs paņems viņas nost. Un ir momenti, kad cilvēks saka, Dievs, palīdzi man šajā situācijā, es nevaru šajā spiedienā, un viņš dabū brīvību no tā spiediena. Bet zini, kas ir? Tas, kas ir sējējis, var palīdzēt citiem. Jo viņam ir uzaugusi rāža. Vai tu gribi Dieva dotu rāžu? Tad sāc lietot savas sēklas savā tīrumā. Saved kārtībā savu tīrumu. Papiņ, paldies tev vēlreiz. Un es sagaidu, ka tiešām tu mums esi ne tikai devis virzienu, bet tu mums esi devis spēku. Tavs vārds sevī satur spēku. Tavs vārds ir spēka vārds. Un šis spēks ir spēja gūt rezultātus. Un tāpēc mēs no savas puses, mēs sakam, to, ko šodien esam dzirdējuši, mēs atkal nododam tev, lai tu mums māci, lai tu mums parādi, kā rīkoties, lai tu mums māci atšķirt, kur ir nezāles un kur ir labā rāža, lai tu mums māci atšķirt, kur ir vēlna sēklas un kur ir Dieva sēklas. Lai tu mums māci un parādi, kā ir jāizskatās mūsu tīrumam. Kāda augsne ir augsne, kas nes vislabāko rāžu. Un es tev varu pateikt, vislabāko rāžu nes mīlestības, piedošanas, žēlastības augsne. Ticība darbojas mīlestībā, piedošana ir tā, kas tev ļauj saņemt to, ko tu esi lūdzis, ka tu apzinies, ka man ir piedots un es atlaižu un es piedošu. Tās ir tās lietas, kas padara tavu augstni labu. Ej, sēj un dzīvo svētīt dzīvi. Un līdz nākamajai reizei. Amen. Ja kādam ir vajadzīga dziedināšana, ja kādam ir vajadzīgs risinājums, tu vari pienākt pie manis, un es tev pateikšu, ko par to saka Dievs, un tu saņemsi savu apsolījumu. Amen. Slāvu tev, Dievs!